Sveicināts šajos lielajos grāmatu kvartālos, protams. Es esmu apmaldījies, mans prāts ir apmaldījies. Grūti apvaldīt emocijas, jo tā kā ģeniālam cilvēkam ir vecāki senči, kur var mums patikt, nepatikt. Tāpat arī ģeniālajai Rīgai, ģeniālajai pilsētai Rīga, ir arī dažādi senči, kur var mums patikt, nepatikt, bet rezultāts ir ģēnijs. Parasti mēs runājām par Rīgas apdzīvotajiem urbānistiem, 20. gadsimta kontekstā, bet Rīga ar savu nepārstāstamo pievilcību ir inspirējusi jau labi pasen arī tādu autoru, kā tagad mēs teikt, valodīgu, respektīvi latiņu valodīgu autoru, kā Bazīlijs Plīnijs, kurš 16. gadsimta beigās uzrakstīja savu slaveno slavas dziesmu Rīgai, un kur dažs tēli tik tiešām nenobāla pat čaku tēlainības priekšā, tāpēc gribētu ar Bazīliju Plīniju nelielu citātu. Varbūt, kas veltīgs ir gotiskajam Rīgas domas baznīcas tornim, kurš nodeg 16. gadsimta apmēram 50 gadus pirms tam, kad šīs slavas dziesmas tika sacerētas. Lūk. Varbūt Jupiters torni šo ienīda tāpēc, ka lietu debesīs sliedamies tas traucēja mākoņiem nest. Varbūt bija bail tam, ka tornis spēj senāt lēmums atklāt, debesu pilī ko reiz nolēms tika viņš pats. Varbūt tam šķitās, ka uzkāpt pa torni šo gigantu varēs. Kuldlīs būs pienācis laiks Olimpu iekarot tam, tie varēm elēdiski divstīgi, kas jau sarakstīt gluži urbānistiskā garā un 16. gadsimta beigās. Tā kā pasaka. Lūk, un tagad ir tāds neliels popūrīs, manas pašas atcerēto dejoļu, arī Dīgries brauc trolejbusā un skatās pa logu, zarakām elektrības, tramvajs izmet kā ogu, pulksteni puķes uz sūriem, smaržo pēc sekundēm sārtām, balvaš ganāmpulkā, neon cilvēciņš vārtās, noreigas gans, pilsētas gars, zaļās glāžu pasteliņās. Tumšēl balvoš guzā, Rīga kā kvieši dus, pāri muzejām turinās mūzas, gais debesīs autobus, tas autobus, kurā brauc ilgi, tas autobus brīnišķais, vēst dvēseli loka, kas milgu, kā dievkosiņš smaržo gaiss, tad es ļauju, lai asins runā, senā glunde izloksnē, un palēnām pašķirs gurums, līgs stauriņš teidēju uz zaļām pļaujo aploksnēm. Sniegs lēnām musu sasprindzināju, no dzesriem kokiem un pulcīgiem putņiem, balts atslābums Rīgas muskuļos gulst, zem mākoņu balādiski bajāriskām vārdām, kā baltas vārpas aug kājām gājēji,
tikai no vaktes, spēlē sniegs, pūkains, debes aktieris, torņus, tramvajs, bērnu ratiņš, un starp daudzajām mēmajām lomām tev ir vēl viena jāizdomā, ka tu izēj lēnām no mājām, rienot mīkrēsti iekdenējā. Sārta ola krūtīs mirs, ko es krūtīs perināju, rūgtu dzērvi debes mājā, to es krūtīs perināju. Dzērvi tērces pārīrds, Rīga izšķīlās no sirds. Kad viņi nodūri vienā no veselīgas ielām, no viņa brūts pilēja pīlāģoks, baltīja pīlāģoks uz krāsaino bruģi, tikai nomirst to seviņš atmaskoja. Ķirš kauliņš tam kapakmēs. Rāmi salieku es rokas, mūrēnas un ķieģeļainas, bulvārtām apkārt lokās, tā kā čūskas ķebrainas, nolauskumos un no miesas kāda bite zieskrējēja. Tā es lēnām kļūstu liesāts, līdzīgs akmeņainam vējam, tā es akmeņains un mūrains, varu drusku palidot, klibu klapu, stūru stūriem, tās kā ķieģeļnīcas dots, kamēr mani nenogrāvis, domu gaiļu lielais nāks. Mans augstais rīdzinieka dzimums jau kļuvis slimums. Rīga lielā mūru pika, miestam ziests virsū miests. Sen man dzīvība plikā parīgojusies. Būdās un parkos, kā tev pārkos, tā kā lazdājā riekstumī rieksts, vai kā tārpa man iemesties, bet nevar vairs grozīt šo vienkāršo diagnozi. Rīga. Paldies! Paldies dēļniekam Jānim Rokpilnim. Šeit ir arī grāmatas Rīgas iedzimtais un citas. Es esmu priecīgi redzēt visus, kas ir pagodinājuši ar savu klātbūtni šo pasākumu atklāšanu. Paldies jums par to. Šeit es redzu vienu no Rīgas domas saimniekiem, tātad Andru Ameriku, kurš teiks mums nākošos vārdus. Godātie klātesošie, es domāju, ka šeit ir sanākuši visi tie, kas bija grāmatu mīļi, tie, kas ir Rīgas patrioti, un arī, es domāju, šādas izstādes izveidošana gatavoties gan 14. gadam, kad mēs būtu valsts pilsētu, gan arī tagad, ne tikai tos 3 gadus uz priekšu, lielā mērā ir mums pašiem liels notikums, jo mēs mīlam savu Rīgu, mēs cienām Rīgu. Un tas, ka varbūt šodien internets ir citu veidu informācijas pieejamība daudz plašāk, grāmata tomēr ir pati mīļākā. Un vai mēs skatāmies Rīgas vēsturi un ar tām grāmatām, kas ir iznākuši pirms kara, vai Straubēra Rīgas vēsturi, vai Deglava Rīgas vēsturi un pētījumu, vai tas ir saistīts ar arhitektūru, ar to, ka mēs pazīstam gan viduslaiku Rīgu, gan jūgenstilu Rīgu, gan koku Rīgu, gan arī padomju laika arhitektūru, un par to ir daudz grāmatas. Mēs pazīstam, es redzu šeit arī mākslinieki, kas ir saistīti bieži Rīgu, un viņi rakstījuši un savus glazmas veltījuši, vai tas būtu Brekta, vai tas būtu Kalnroze, vai tas būtu jebkurš cits izcils mākslinieks, kurš ir šodien ar savu darbu mēģinājis vēsturiskos faktus iemūžināt. Un, kad tas viss mēģināts salikt kopā un parādīt to, cik bagāti mēs esam, es īstenībā domāju, ka tas ir tāds mūsu pašlāsmums. Un vai tā būtu tiešām māksla, dzeja, mūzika vai atsevišķu ēku pētījumu, mēs esam ļoti bagāti ar to grāmatu klāstu, kas ir iznācis gan pirms kara, gan arī tagad.
vai atjaunot izdevumu, vai tie paši dotas pētījumi, vai šodienas zinātnieku pētījumi, kas ir publicēti grāmatās. Ja mēs to visu varam salikt kopā un parādīt, mēs varam būt lepni par to, par savu Rīgu, par to, kāda viņa bija, kāda viņa ir tagad. Mēs viņu cenšamies sakārtot, arī šodien darīt labāk, skaistāk, bet šī kultūras aspekts un tas, ka arī attīstoties laikam grāmatu uz tā, kas to inteliģenci veidos, un arī es esmu savāds pamatā, gan visas grāmatas par Rīgu, kas ir bijuši pirms kara. Es esmu gandarīts šeit būt un teikt paldies organizatoriem, paldies tiem, kas šo lielo darbu izdarīja, gan mūsu bibliotekāriem, gan cilvēkiem, kas ir entuziasti. Es domāju, ka tas ir pašapliecinājums mums pašiem, un es saku paldies, un lai šī izstāde tiešām piesaista maksimāli daudz gan skolnieku, gan studentu, lai tiešām mēs paši varētu būt lepni par sevi un parādīt, cik daudz un kā mēs esam Rīga, kā rīdzinieki un kāda Rīga. Paldies! Grāmatas tā ir paudžu atmiņa. Grāmatas tās ir milzīgas zināšanas. Man liekas, ka vērtīgākais, ko cilvēks ir radījusi, tās ir grāmatas. Mēs atjaunojam vecas pilis, un tās kāds atkal sabombardē. Arī grāmatas pazūd, tās ir arī dedzinātas, bet zināšanas vienalga ir saglabājušās. Un mēs atjaunojam grāmatas kā vecas pilis, kā lielākās cilvēces pēles, kuras staro gaisu. Un grāmata nekad nepazudīs, tās vērtība katru gadu pieaugs. Tieši uz šī interneta fona grāmata būs kaut kas ļoti izcils. Jo grāmatas, tā ir zināšanas, ko jūs glabā no senatnes, tā ir arī mūsu nākotne. Un to daudz mēs apzināmies. Un tāpēc pieprasījums pašlaik pēc senām grāmatām ir ļoti liels un ļoti plašs. Tāpat kā līdzsvars ir gaismai un tumsai, tāpat ir arī grāmatu pasaulē līdzsvars starp labām un netik labām grāmatām. Un tie, kas rāda šīs grāmatas, tie ir uzkrājuši lielas zināšanas, jo vērtīgas grāmatas var radīt tikai ar zināšanu. Un tieši no Latvijas Zinātņu akadēmijas ir nākuši tie cilvēki, kuri darbi šeit ir ļoti daudz un gandrīz vai visvairāk. Tāpēc es vārdu došu Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidentam Jurim Ekmanim. Labdien, godātie grāmatmīļi, domāju, citu šeit nav šeit zālē šeit brīdī. Neapšaubāmi, ka Rīga, kā faktiski arī Latvijas simbols, ir varbūt daudz atpazīstamāks par daudzām citām Latvijas vietām, pilsētām, pasaulē, protams. Bet tajā pat laikā tā informācija par Rīgu, kas mums ir pieejama, nevar būt nekad daudz. Ja es domāju, jebkuru no mums visu mūžu šīs grāmatas, šo jaunu grāmatu, vecu grāmatu, protams, atklāsmi ir pavadījusi. Es kādreiz mēdzu palielīties, ka es esmu rīdzinieks. Kā es saku, mans mazdēls rīdzinieks 6. paudzē, un visu savu mūžu, un arī man seņš mūžu, es atceros, ir pavadījuši grāmatas, un tā skaitā arī izziņa par Rīgu. Rīgu nekad nevar izpētīt līdz galam, jo vienmēr jūs atradīsiet vēl kādu interesantu faktu, vēl kaut ko unikālu. Nemaz nerunājot par to, ka šī senā Rīga, tāpat kā senās grāmatas izdotas, sākot ar faksmīlu izdevumiem, beidzot ar uzlabotiem dažādiem komentāriem. Tāpat Rīga arī atzīst. Aiziesim kaut vai līdz Rīgas domas ēkai vai Malgau namam, kas arī ir atzinis lielā mērā pateicoties grāmatai, pateicoties tam, ka mēs varējām paskatīties, jā, tas tā bija,
kā tas iekārtojums bija. Tas arhitektoniskais risinājums bija šāds. Un tāpēc man ļoti liels prieks, ka šeit raudās arī arhitektūras grāmatas. Tā ir absolūta paliekoša dokumentācija par to, kāda Rīga ir izskatījusies un kāda viņa izskatās šobrīd. To, ka šobrīd, kā mēs, es domāju, daudzi no klātesošiem esam dzirdējuši un droši vien paši sūkstamies, jaunā paudze nelasa grāmatas, jaunā paudze ir internetā, skatās elektroniskā formā. Jāsaka, es šeit nekādu bīstamību nesaskatu, jo tie ir divi pilnīgi paralēli procesi. Šobrīd daudzas vecās grāmatas, ieskaitot Barona Dainas Kapionu un Brodas sējumu un tā tālāk, tiek skanēti, tiek digitalizēti, kā tagad saka, ievadīt datorā. Un tā ir paralēla informācijas arhivēšana, kas palīdz saglabāt, un varbūt nevienmēr tie cilvēki tūkstoši, kas gadsimtos tad grāmatas vēl skatīt un šķirstīt, fiziski to vairs darīs, jo tas nav nepieciešams. Zinātniska analīzes taisīt par to informāciju, kas grāmatās ir, to var izdarīt šodien, protams, vienkāršāk un nekaitējot tā vērtībām, jo katra tā grāmata arī vērtība, kuru nevar tik viegli atkārtot. Tā kā tas, kad eksistē šī digitālā pasaule un tas, kad eksistē reālas grāmatas un tas grāmatas nāk ar vienu klāt, es domāju, tas ir normāls process, tas jebkurā demokrātiskā sabiedrībā tam tā ir jābūt. Un jāsaka, man tādas nelielas pārdomas radās, te daždienas atpakaļ es izlasīju kādā no mūsu avīzēm, ka katru gadu Latvijā nāk klāt grāmatās pāri, ja es nemaldos, par 700 jauniem nosaukumiem. Nu, tas nozīmē, ka es tā šausmām padomāju, cik es no viņām spēju fiziski paņemt rokā, bet vēl izlasīt. Tā ir tā informācijas pasaule, un varbūt tieši tas tā digitālā paralēlā pasaule, viņa atļauj ātrāk atlasīt un kaut ko izdarīt neatkarīgi no tiem izdevumiem un ātrāk norientēties. Tas ir varbūt tāds ceļvedes saturādītājs bieži, kas mūs saīsina to ceļu uz to informāciju, kas mums patiesi interesē. Bet tas, ka šī bagātība ir absolūtās vienībās vērtējama, tas, ka grāmata ir fantastisks informācijas avots, un pateicoties tam, ka cilvēks ir iemācījies šo rakstu valodu, mēs esam tomēr katrā paudzē spējīgi arī paskatīties, kas iepriekš bijis, jo, ja jūs iedomātos, ka nebūtu šo rakstu valodus, tad, laikam, to cilvēks civilizācijas attīstību šodien nebūtu. Tā kā es no sirds priecājos, kad ir runa šodien par šo Rīgu, te ir daudzi tiešām unikāli izdevumi. Es nezinu, tā teikt, kas ir viņa īpašnieks, vai kādā plauktā, vai bibliotekā, vai privātās kolekcijās te ir bijuši. Protams, vēl ir daudz grāmatas, es paskatījos, ka šeit nav šajā izstādē par Rīgu, kas ir pēdējā laikā iznākušas, jo ir ļoti nopietnas arī zinātniskas programmas, kas pēta mūsu Latvijas vēsturi, Latvijas literatūru, tā sauktā Letonikas programma, kuras ietvaros ļoti daudz iznāk arī 10 monogrāfiju gadā. Tā kā es domāju, apzināsimies, ka mums ir jāstāsta sev saviem līdzbiedriem, jāstāsta pasaulē, ka mēs esam ļoti bagāti ar informāciju, aicināt šo informāciju pētīt, apstrādāt, līdz ar to, protams, arī sevi paslavēt. Un tas, ka Rīga kļūst par šo Eiropas kultūras galvaspilsētu, es domāju, tā ir fantastiska iespēja, kurai ir jāgatavojas saulaicīgi. Pēc man prieks, ka šodien šeit jau pirmais ceļa posms sākās. Un mēģināsim visi kopā celt to Rīgas un līdz ar to arī Latvijas slavu.